19. gadsimta beigās pasaulē tika atklāts telefona izgudrojums. Sākumā cilvēki bija atturīgi pret jauno tehnoloģiju, bet tikai 2 gadsimtus vēlāk daudz no mums nevarētu iedomāties savu dzīvi bez telefoniem. Pazudušu personu izmeklēšanās mobilie telefoni var sniegt izmeklētājiem daudz pierādījumu, un dažkārt vienīgais, ko cilvēki atstāja aiz sevis, ir telefona zvans. 20. vietā. 20 gadus vecā Andžela Hemonde no Clintonas, Misūrī štatā, tika raksturota kā draudzīga, sabiedriska un populāra jauna sieviete pilsētā. 1991. gadā Andželas draugs Robs Šefers nometās uz viena ceļgala un uzdeva jautājumu, par kuru daudzi sapņo dzirdēt. Vai tu mani precēsi? Protams, Andžela piekrita, un viņa sāka plānot savu pasaku kāzu dienu. Andželai dzīvē bija jātiek galā ar daudz ko. Dienas laikā viņa strādāja vietējā bankā, bet vakaros apmeklēja nodarbības Centrālās Misūrī štata universitātē. Taču bija vēl kas, ar ko viņai nāktos tikt galā. Neilgi pirms sadarināšanās viņa uzzināja, ka ir stāvoklī. Hemonde šo labo ziņu uzņēma ar prieku, un līdz tam gada aprīlim viņa gatavojās bērniņa ierašanās brīdim. 1991. gada 4. maijā Andžela un Robs kopā ar Hemonde ģimeni apmeklēja grilu vakaru, un neilgi pēc tam Robu aizveda mājās, jo viņam bija jāpieskata savi brāļi un māsas. Robs savai līgavai teica, ka vēlāk viņu satiks, nezinot, ka šis būs viņa pēdējais kopīgais brīdis. Pēc tam, kad Robu aizveda mājās, Andžela vakaru pavadīja kopā ar savu draudzeni. Līdz 11:15 Andžela jau bija viena, un viņa nolēma aizbraukt līdz telefona automātam tikai dažus kvartālus no Roba mājas. Pa telefonu Andžela viņam pateica, ka ir pārāk nogurusi, lai tiktos, un viņa vēlas doties mājās un ieiet vannā. Sarunas laikā viņa sāka pamanīt dīvainu zaļu Ford pikapu, kas braukāja ap kvartālu pie telefona automāta. Pēc dažām minūtēm pikaps apstājās, un no tā izkāpa vīrietis. Roberts vēlāk pastāstīja detektīviem, ka viņa pa telefonu izklausījās ļoti nervoza, un viņam precīzi izstāstīja, kas notiek. Roberts arī dzirdēja, kā viņa līgava jautā nezināmajam vīrietim, vai viņam vajag izmantot telefonu, bet viņš atteicās. Pēc dažām sekundēm viņu sarunu pārtrauca Andželas kliedzieni, un nezināmais vīrietis, kurš viņai teica, man tāpat nevajadzēja izmantot telefonu. Reāla laikā Roberts dzirdēja, kā viņa līgava kliedz pēc palīdzības, kamēr gaisā atskanēja cīņas trokšņi. Tā kā viņa māja atradās tik tuvu telefona automātam, viņš nekavējoties metās pie sava kravas auto un sāka braukt. Saskaņā ar ziņojumiem, kad Roberts ieradās notikuma vietā, viņš ieraudzīja zaļu Ford pikapu ar uzlījumu uz sāniem, kas bēga no notikuma vietas. Viņš mēģināja dzīt pakaļ pikapam, taču panikā nejauši ielika atpakaļgaitā, sabojājot automašīnas detaļas. Roberts policijai pastāstīja, ka viņš sekoja pikapam cik ilgi vien varēja, taču viņa automašīna pamazām sāka bojāties. Stundas laikā Misūrī štata autoceļu patruļi tika nosūtīti uz Clintona centru, un vēl daudz policisti devās pa ceļiem, cenšoties atrast kravas auto. Roberts atcerējās tikai XY no kravas auto numuru zīmes, kas policistiem nedeva daudz pavadienu, ar ko strādāt. Roberta stāsts šķita neticams. Tā bija līdz brīdim, kad uzradās 2 liecinieki, kas apstiprināja stāstu par nezināmo vīrieti zaļajā kravas auto. Roberts nekad nav ticis nosaukts par aizdomās turamo un netiek uzskatīts par tādu Andželas pazušanā. Televīzijas raidījums Neatrisinātās mistērijas pārraidīja sižetu par Andželas pazušanu, pievēršot sabiedrības uzmanību viņas lietai. Taču neskatoties uz daudzajiem televīzijas raidījumiem un rakstiem, viņas lieta joprojām nav atrisināta. Daži pieļauj, ka Kenets Makdafs, zināms sērijveida slepkava no Teksasas, ir kaut kādā veidā iesaistīts, taču nekad nav bijuši pierādījumi, kas abus saistītu. 2021. gadā izmeklētāji dalījās ar jaunām ziņām, paziņojot, ka tagad uzskata, Andžela bija identitātes sajaukšanas upuris. 1991. gada 4. aprīlī cita sieviete vārdā Andžela, kuras tēvs bija kļuvis par informatoru, saņēma draudošu zīmīti. Policija tagad aicina ikvienu, kam ir kāda informācija, pieteikties. Andžela Marija Hemonde tiek raksturota kā balta sieviete ar brūniem matiem, brūnām acīm, aptuveni 4 pēdas 11 colis līdz 5 pēdas gara un aptuveni 120 līdz 140 mārciņas smaga. Viņai ir rēta uz augšlūpas un viņa nesā kontaktlēcas. Ik viens, kam ir informācija, tiek aicināts sazināties ar Clintonas policijas departamentu pa tālruni 660 885 679, norādot lietas numuru 910 488, numurs 19. Līdz 90. gadu vidum Diānas Augatas, kur bija 40 gadus veca, dzīve bija bijusi smaga. Tomēr, neskatoties uz visu, viņa saglabāja savu pozitīvo un uzticīgo attieksmi. Diāna, dzimusi Ņujorkā, 80. gados pārcēlās uz Odesu, Floridā, lai būtu tuvāk savai ģimenei. 80. gados Diānai tika diagnosticēta bipolārie traucējumi, un viņai tika nozīmētas zāles. Pāris gadus viss šķita stabilizējies. Tad, 1991. gadā, viņas vīrs Frederiks izšķīrās no viņas un ieguva aizbildnību pār viņas 3 bērniem. Tas tikai pasliktināja Diānas garīgo veselību, un viņas ģimene pamanīja šo pasliktināšanos. Līdz 90. gadu vidum viņa bija sākusi sajieties ar sliktu kompāniju, un viņai jau bija sodāmība par sīkiem noziegumiem.
Diānas ģimene darīja visu iespējamo, lai viņai palīdzētu. Tostarp ievietoja viņu slimnīcā saskaņā ar Floridas Bakera likumu. Līdz 1998. gada aprīlim viņai Bakera likums bija piemērots 32 reizes. Viņas pēdējā izrakstīšana bija 1998. gada aprīlī. Lēmums, ko viņas ģimene vēlāk kritizēja, jo viņi neuzskatīja, ka viņa bija gatava. 1998. gada 10. aprīlis sākās kā jebkura cita diena augu ģimenei. Diāna nesen bija pārcēlusies dzīvot pie savas māsas Deboras pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Apmēram 11:00 Debora devās pie ārsta, un, kad viņa atgriezās, viņas māsa bija pazudusi. Debora nekavējoties piezvanīja ģimenei un izmisīgi mēģināja atrast Diānu. Tad šie mēģinājumi neizdevās, viņa ziņoja par viņas pazušanu Pasko apgabala šerifa birojam un izmeklēšana sākās. Akuliecinieki pieteicās apgalvojot, ka ir redzējuši Diānu ejam gar ASV 19. šoseju netālu no Ņujorkas avēnijas Hudsonā, Floridā. Pēc tam, dažas dienas pēc viņas pazušanas, Diānas māte saņēma satraucošu zvanu. Tobrīd mājās neviena nebija, tāpēc zvans tika pāradresēts uz balss pastu. Kad kundze Augeta noklausījās ziņu, viņa dzirdēja sievietes balsi, kur atpazina kā Diānas balsi. Sakām: palīdziet, palīdziet, laidiet mani ārā. Pirms varēja dzirdēt vēl vienu balsi, kas teica: hei, dod man to. Pirms zvans tika pārtraukts, viņa arī apgalvoja, ka dzirdēja kautiņu. No mūra noteicējs norādīja, ka zvans veikts no Starlight, Odessa, bet par precīzu atrašanās vietu nevar vienoties. 15. aprīlī pie ASV 19. ceļa netālu no Ņujorkas avēnijas tika atrasts nocirsts pirksts ar sarkani lakotu nagu. Kopā ar to tika atrasts apģērbs, kas bija rūpīgi salocīts maisā un ievietots veikalā ārējā saldētavā. Izmeklētāji uzskata, ka tie piederēja Diānai. 2000. gadā vēl daļa viņas mantu tika atrasta aiztaisāmā plastmasas maisiņā Pasko, Floridā. Diānas lietā ir nosaukta tikai viena persona, un lieta tagad ir nonākusi strupceļā. Izmeklētāji joprojām saņem norādes, taču nekas būtisks nav atrasts. Diāna Luīza Odžeta tiek raksturota kā balta sieviete ar blondiem sarkanīgiem matiem, zilām acīm, apmēram 5 pēdu 4 colu augumā un sver ap 130 mārciņā. Viņa lieto regulāras zāles, kuras atstāja mājās. Viņai ir rēta uz vēdera un tetovējumi uz muguras un labā pleca. Ik viens, kam ir informācija, tiek aicināts sazināties ar detektīvu Četu Kogilu no Pasko apgabala šerifa biroja pa tālruni 7278 47 58 78, norādot lietas numuru 98 98 15 05 4. 18. 19 gadus vecais Brandons Svansons tika raksturots kā gudrs un inteliģents jaunietis. 2007. gadā Brandons bija viens no absolventiem Maršalas vidusskolā, Maršalā, Minnesotā, un viņš gatavojās sākt savu pieaugušā dzīvi. Pēc vidusskolas viņš iestājās Minnesotas Rietumkopienas koledžā, kur studēja inženierzinātnes un vēja turbīnas. Līdz 2008. gada maijam viņš bija iejuties savā jaunajā dzīvē kā students un gatavojās pārcelties uz Ajovu, lai turpinātu studijas koledžā. 13. maijs bija pēdējā akadēmiskā gada diena Brandonam un viņa kursabiedriem, tāpēc viņi nolēma to nosvinēt. Ballīte notika Lindā, aptuveni 7 jūdzes no viņa mājām Maršalā. Brandonam bija autovadītāja apliecība un sava automašīna, tāpēc viņš zināja, ka nedrīkst pārāk daudz dzert. Tie, kas bija ballītē, apgalvoja, ka viņš nebija piedzēries un bija iedzēris tikai vienu alkoholisko dzērienu. Ziņojumi vēlāk norādīja, ka viņš apmeklēja vēl vienu ballīti Kanbijā, aptuveni 35 jūdzes no Maršalas, kur viņš bija iedzēris tikai 1 vai 2 papildu dzērienus, kad 13. maijs pārgāja 14. datumā. Ballīte pamazām beidzās, un Brandons iekāpa savā automašīnā, lai dotos aptuveni 40 minūšu braucienā māju. Šis maršruts viņam bija pazīstams, jo koledža, kur viņš apmeklēja, atradās Kanbijā, tāpēc viņa vecāki neuztraucās. Tā bija līdz apmēram 2 naktī, kad viņa telefons sāka vibrēt. Zvanīja Brandons. Viņš mierīgi paskaidroja, ka bija iebraucis ar savu automašīnu grāvī, bet nebija cietis. Viņa vecāki jautāja, kur viņš atrodas, lai varētu viņu paņemt, un Brandons viņiem teica, ka ir netālu no Linda. Kad abi ieradās norādītajā vietā, no viņa dēla nebija nevēsts, tāpēc viņi zvanīja vēlreiz. Sarunas laikā Brandons zvērēja, ka redz pilsētas gaismas, un viņš teica ģimenei, ka dosies atpakaļ uz savu drauga māju. 47 minūšu ilgās sarunas laikā viņš šķita mierīgs, neskatoties uz to, ka viņa automašīna bija grāvī, un viņš neizskatījās, ka būtu alkohola vai citu vielu ietekmē. Trietā viņi centās noteikt viņa atrašanās vietu un vienoties par satikšanās vietu. Tad pēkšņi Brendona vecāki dzirdēja, kā viņš iekliedzas. Sasodīts, pirms zvans pārtrūka. Viņi izmisīgi mēģināja viņam atzvanīt, bet viņa telefons bija izlādējies. Diemžēl Linda policijas departaments reaģēja ar kavēšanos uz ziņojumu par pazudušo personu, jo viņiem nelikās neparasti, ka 19 gadus vecs jaunietis pēc ballītes ir ārā līdz vēlam vakaram. Par laimi viņi nolēma ziņojumu uztvert nopietni un uzsāka izmeklēšanu. Telefona ieraksti parādīja, ka viņa telefons pēdējo reizi tika fiksēts 20 jūdzes no Lindas. Turklāt viņa automašīna tika atrasta Portera pilsētā Minnesotā, aptuveni 25 jūdzes no Lindas.
un tā neizskatījās sliktā stāvoklī. Izmeklēšanas laikā Lindas policijas departaments izmantoja suņus, kuri izsekoja Brandonas smaržu līdz Yellow Medicine upes krastam, kur pēdas pēkšņi pazuda. Brandonas lieta aizrāva sabiedrību un ir kļuvusi par vienu no visvairāk apspriestajām pazušanām mūsdienu laikmetā. Neskatoties uz plašsaziņas līdzekļu interesi, ir radušās ļoti maz ticama pavadiena. Tuvojoties viņa pazušanas 20. gadadienai, viņa ģimene izmisīgi meklē atbildes. Brendons Viktors Svansons tiek raksturots kā baltādains vīrietis ar brūniem matiem, zilām acīm, 5 pēdu 6 colu augumā un sver 120 mārciņas. Viņš nesā brilles, ir juridiski akls ar kreiso aci un viņam ir caurdurtas ausis. Ik viens, kam ir informācija, tiek aicināts sazināties ar Linkolnas apgabala šerifa biroju pa tālruni 50 69 41 664. Norādot lietas numuru 200 868 43. Numurs 17. Haidars Harijs Abu Šakra bija lepns 6 bērnu tēvs, un tie, kas viņu pazina, raksturoja viņu kā strādīgu un sabiedrisku cilvēku. Līdz 2011. gadam Harijam piederēja vairākas īpašības Mančestrā, Konektikutā, tostarp automašīnu serviss un autosalons. Saskaņā ar ziņojumiem Harijam arī bija štata izvirzītas krimināla apsūdzības, kas vēl tika izskatītas. Šajās apsūdzībās tiek apgalvots, ka Harijs un viņa tēvs veica krāpniecību, aizņemoties automašīnas, pārdodot tās un pēc tam neatdodot aizdevējiem nevienu daļu no peļņas. Štats arī apgalvoja, ka abi sūtīja automašīnas uz Āfriku un acīm redzot bija iesaistīti naudas atmazgāšanā. 2011. gadā vidū Harijs tika atbrīvots pret drošības naudu, kamēr pret viņu bija izvirzītas 6 federālās apsūdzības. Tieši šajā laikā tika teikts, ka viņš bija parādā pilsētas nodokļu iekasētājām aptuveni $23,000 saistībā ar saviem uzņēmumiem un īpašumiem. Tā paša gada 7. decembrī Harijs devās uz garāžas autosalonu, kas viņam piederēja Main Streetā, Mančestrā, lai konfrontētu garāžas īpašnieku un mehāniķus par īres nemaksāšanu, ko viņš uzskatīja par sev pienākošos. Apmēram ap 20:20 viņš piezvanīja savam brālim, lai lūgtu palīdzību, sakot: "Viņi mani biedē." 20:24 Harijs piezvanīja savai sievai un teica, ka viņš ir sapulcē, bet būs pabeidzis līdz 9 vakarā, lai varētu aizvest viņu uz kino. Diemžēl Harijs nekad neatgriezās mājās, un šis bija viņa pēdējais telefona zvans. Kad viņa pazušana tika ziņota policijai, pirmais, ko viņa apmeklēja, bija autosalons un garāža. Klāt esošie mehāniķi tika nopratināti, taču viņi noliedz, ka zinātu kaut ko par Harija pēkšņo pazušanu. Mančestras policija pieprasīja, lai mehāniķi iziet melu detektoru testu, tomēr grupa atteicās. 2026. gadā nav neviena pārliecinoša pierādījuma, kas viņus saistītu ar šo lietu, un viņi ir nevainīgi, kamēr nav pierādīts pretējais. Daži ziņojumi liecina, ka Harija automašīna tika atrasta pamesta dienu pēc viņa pazušanas, lai gan to nevar apstiprināt. Daži uzskata, ka viņš aizbēga uz Jordāniju, jo viņa tēvs jau bija to izdarījis līdz viņa pazušanas brīdim, taču arī to nevar apstiprināt. Ņemot vērā viņa pazušanu, viņa ģimene izveidoja GoFundMe un Facebook lapu, lai pieprasītu atbildes. Ir pagājuši 15 gadi, kopš Harijs Abu Šakra pēdējo reizi tika redzēts. Viņu raksturo kā baltu vīrieti ar melniem matiem, brūnām acīm, augumu no 5 pēdām 7 līdz 5 pēdām 9 colām un svaru apmēram 85 mārciņas. Pēdējo reizi viņš tika redzēts valkājot pelēku uzvalku, baltu kreklu, sarkanu kaklasaiti un melnus kurpes. Ik viens, kam ir informācija, tiek aicināts sazināties ar Mančestras policiju pa tālruni 860 64 55 00. Norādot lietas numuru M2011 4046. 16. numurs. 25 gadus vecā Linda Roza Grima bija klusa un laipna meitene, kas 1980. gados centās atrast savu vietu pieaugušo dzīvē. Linda piedzima Parīzē, Kalifornijā, un viņa audzināja māti. Viņām abām bija labas attiecības. 1986. gada maijā, lai gan daži avoti min 1985. gadu. Linda izgāja no mājām, sakot mātei, ka dosies nopirkt cigaretes. Pagāja vairākas stundas, un viņas māte sāka uztraukties, taču nav skaidrs, kad tieši tika ziņots par Lindas pazušanu. Pēc viņas mātes teiktā, nākamo vairāk nekā 18 mēnešu laikā viņa ar meitu sazinājās pa telefonu. Sarunās Linda viņai teica, ka tagad dzīvo Vičitā, Kanzasā. Viņa arī pastāstīja mātei, ka ir sākusi attiecības ar kravas automašīnas vadītāju vārdā Roberts Masters. Avoti ziņo, ka Linda bija precējusies, taču nav skaidrs, vai laulība bija ar Robertu vai kādu citu vīrieti. Kopā abi sāka jaunu dzīvi saimniecībā, un šķita, ka viņiem klājas labi. Lindas māte sāka pierakstīt zvanus un pamanīja, ka tie bija neregulāri un ierobežoti. Viņa atteicās mātei atklāt precīzu saimniecības atrašanās vietu un ar laiku sāka izklausīties arvien vairāk nobijusies. Tad 1987. gada oktobrī zvani pilnībā apstājās. Grimu ģimene katru dienu zvanīja uz šo numuru, bet nesaņēma nekādu atbildi. 1989. gada aprīlī Lindas dzeltenais Ford Pinto tika atrasts pamests pie lielveikala Huntington Beachā, Kalifornijā.
aptuveni 69 jūdzes no viņas mājām Parīzē. Nav skaidrs, vai automašīnā tika atrasti kādi pierādījumi, vai arī vai tā tika pārbaudīta ar kriminālistikas metodēm. Kad zvani apstājās, Lindas māte mudināja izmeklētājus uzņemties šo lietu. Dīvainā kārtā lietā ir norādītas Teksasas varas iestādes, lai gan lieta notika starp Kaliforniju un Kanzasu. Šīs lietas atspoguļošanā ir daudz pretrunu un vispār ir ļoti maz detaļu. Daži uzskata, ka Linda vienkārši vēlējās sākt jaunu dzīvi. Tomēr viņas māte nebija pārliecināta. Lindai ir ķēzargrieziena rēta, taču informācija par viņas bērniem nav norādīta. Ir pagājušas vairākas desmitgadus, un lai gan ir ļoti maz pavadienu, Linda un viņas ģimene ir pelnījuši taisnīgumu. Linda Roza Grima tiek raksturota kā balta sieviete ar brūniem matiem, brūnām acīm, aptuveni 50 kg smaga. Viņai ir dzimumzīme uz deguna, rēta starp acīm un ķēzargrieziena rēta. Linda var izmantot arī uzvārdus Masters, Raby vai Ošeski. Ik viens, kam ir informācija, tiek aicināts sazināties ar Orinžas apgabala šerifa biroju pa tālruni 714 647 7000, izmantojot lietas numuru 88 038 162. Numurs 15. 2020. gadā Teksasā bija 49 110 neatrisinātas pazudušu personu lietas, un šis skaits 6 gadu laikā līdz publicēšanai ir pieaudzis. 36 gadus vecais Mariano Mario Medina Fuentes ir tikai viens no tiem 49 000. Viktorija Acosta, Mario māsa, mēdījiem pastāstīja, ka viņš bija mīlošs, sabiedrisks un uzticīgs ģimenes cilvēks, kurš vienmēr rūpējās par savējiem. 2019. gada 31. decembris. Gaisā virmoja jaunā gada gaidas. Cilvēki visā Escondido pilsētā sāka pulcēties bāros un mājas ballītēs, gatavi kopā sagaidīt jauno gadu. 19:00 Mario piezvanīja savai māsai un apstiprināja, ka satiksies ar viņu un ģimeni baznīcā, lai kopā svinētu. Sarunas laikā viņš arī pieminēja, ka pirms svinībām satiksies ar vienu vai diviem draugiem, taču viņš apliecināja, ka noteikti būs tur. Pēc tam ir zināms, ka viņš satikās ar diviem vīriešiem un iekāpa viņu automašīnā. Policija uzskata, ka viņi iespējams devās uz Pasādenu, kas atrodas apmēram 7 jūdžu attālumā no Encinitas pilsētas, nezinām iemeslu dēļ. Vakarā 8:20 Mario veica savu pēdējo zvanu savai draudzenei. Viņa atcerējās, ka Mario kliedza viņai telefonā, sakot, ka viņš ir briesmās. Viņš teica, viņi mani nogalinās. Pirms saruna tika pārtraukta. Viņa draudzene un ģimene nepārtraukti zvanīja viņam uz telefonu, bet viņš nekad neatbildēja. Kad jaungada vakars bija pagājis un joprojām nebija nekāda ziņa no Mario, viņš tika izsludināts par pazudušu un lietā iesaistījās Teksasas sabiedriskās drošības departaments. Diemžēl šajā lietā ir ļoti maz detaļu, ko ir uzsvērusi viņa māsa un cer mainīt. Viktorija pastāstīja Fox News 26. Man ir bijuši daži cilvēki, kas ir izveidojuši YouTube video par mana brāļa stāstu, un tas ir izplatījies. Tas nav izplatījies tik plaši kā citi gadījumi. Jo vairāk cilvēki dalās ar jūsu tuvinieku bildēm. Es nezinu, kā to pateikt, bet tas dod vairāk cerību. Saskaņā ar Charlie Project, viens no 2 vīriešiem, kas tajā naktī bija kopā ar Mario, ir identificēts, bet vēl nav nopratināts. Policija ir arī atklājusi video novērošanas ierakstus, kuros redzama automašīna, kurā viņš brauca, un dažām pieturām, ko viņš iespējams veica vietējā degvielas uzpildes stacijā. Šo video ierakstu var apskatīt zemāk norādītajā saitē. Mario ģimene ir arī sadarbojusies ar Texas EcoSearch, cerot viņu atvest mājās. Viņu raksturo kā hispāņu izcelsmes vīrieti ar melniem matiem, brūnām acīm, 5 pēdu, 9 colu augumu un 8 mārciņu svaru. Viņam ir vairāki tetovējumi, tostarp Viktorija uz labā pleca, Matilda uz kreisās plaukstas un datums 6 uz kreisās rokas. Ikvienu, kam ir informācija, lūdzam sazināties ar Teksasas sabiedriskās drošības departamentu pa tālruni 800 34 63 243. Numurs 14. 59 gadus vecais Reis Rikers bija labi pazīstams un cienīts advokāts Centra apgabalā Pensilvānijā. 1970. un 80. gados Reis apmeklēja koledžu un beigās ieguva doktora grādam pielīdzināmu izglītību tiesību zinātnē. Savas profesionālās karjeras pirmo daļu viņš pavadīja uzturot apsūdzību smagu noziegumu lietās. 1985. gadā Reis ieguva Centra apgabala prokurora amatu, kas aptver vairākus rajonus Pensilvānijā. Nākamos 20 gadus viņš kalpoja savai kopienai un izskatīja daudzus smagus gadījumus, nodrošinot, ka upuri un viņu ģimenes saņem taisnīgumu. Strādājot kā apgabala prokurors, Reis izšķīrās un neilgi pēc tam iepazinās ar Pati Fornikolu. Viņu starpā izveidojās attiecības, kas attīstījās līdz ar viņa profesionālo karjeru. Līdz 2005. gadam Reis bija kalpojis valstī 20 gadus un nolēma nekandidēt uz atkārtotu apgabala prokurora amatu. 5. aprīlī Reis agri piecēlās darbam un atvadoties noskūpstīja savu draudzeni, pametot savu māju Belfonteinā, Pensilvānijā. Saskaņā ar ierakstiem viņš tajā rītā ieradās apgabala prokurora birojā un informēja savu personālu, ka paņems pusi dienas brīvu.
Izmeklētāji joprojām nav pārliecināti, kāpēc viņš paņēma pusi dienas brīvu, taču pulkstens 11:00 Reis pameta biroju un vairs nekad netika redzēts. Pulksten 11:30 viņš piezvanīja savai draudzenei Petijai un teica, ka brauc uz ziemeļaustrumiem, uz Luisbergu Unionas apgabalā, aptuveni 60 jūdzes no mājām. Nav skaidrs, par ko abi runāja šajā sarunā, un pēc tam Reis Grikers vairs nekad netika redzēts vai dzirdēts. Līdz vakaram viņa draudzene bija kļūst noraizējusies un sazinājās ar policiju, lai ziņotu par viņu pazušanu. Sākotnējā izmeklēšana neuzrādīja nekādu aktivitāti viņa telefonā vai bankas kontos. Nākamā norāde parādījās tikai nākamajā dienā, 6. aprīlī, kad viņa automašīna, sarkans Mini Cooper, tika atrasta pamesta stāvvietā Luisburgā pie Suskvehanas upes. Izmeklētāji atzīmēja, ka automašīnā bija jūtama cigarešu smaka un pat vēl bija cigaretes pelni, kas šokēja viņa ģimeni. Reis ļoti neieredzēja cigaretes un pats nekad nebija smēķējis. Viņa ģimene arī apgalvo, ka viņš nekad nebūtu ļāvis kādam smēķēt savā automašīnā, jo viņš nevarēja izturēt tabakas dūmu smaku. Nav skaidrs, vai no automašīnas tika iegūta DNS vai pirkstu nospiedumi. Lieta ātri piesaistīja plašsaziņas līdzekļu uzmanību, taču neskatoties uz to, tā palika neatrisināta. Tas mainījās tikai 3 mēnešus vēlāk, 2005. gada jūlijā, kad viņa apgabala prokurora izsniegtais portatīvais dators tika atrasts Suskvehanas upē, iesprūdis starp tiltu balstiem. Šis balsts atradās dažus 100 jardu no vietas, kur tika atrasta viņa automašīna, un tas sniedza vēl vienu dīvainu pavadienu. Cietais disks bija manuāli izņemts, pirms portatīvais dators tika iemests ūdenī. Bija nepieciešami vēl 3 mēneši, lai cieto disku izceltu no upes. Diemžēl disks bija tik ļoti piesūcies ar ūdeni un bojāts, ka no tā neko nevarēja atgūt. Saskaņā ar Charlie Project, kad izmeklētāji pārbaudīja Reja darbības internetā, viņš bija meklējis informāciju par to, kā sabojāt cieto disku un ūdens bojājumiem klēpjdatorā. Neskatoties uz pastiprināto uzmanību šai lietai, ir parādījušās tikai dažas jaunas norādes. Daudzi spekulē, ka Reis tika izvēlēts par mērķi viņa darba dēļ. Viņš bija atbildīgs par dažu centra apgabala smagāko noziegumu kriminālu vajāšanu, un ir tikai dabiski, ka policija uzskata, ka kāds var atvēlēties atriepties. Tomēr ir maz fizisku pierādījumu, kas to apstiprinātu, un lieta tagad ir atzīta par neatrisinātu. Reis Grikers tiek raksturots kā baltādains vīrietis ar sirmiem brūniem matiem, zaļas acis, apmēram 6 pēdas garš un svar ap 170 mārciņā. Viņš var izmantot uzvārdus Grejs vai Langs, un pēdējo reizi tika redzēts valkājot gaiši zilu flīsa jaku, zilas džinsas un sporta apavus. Ik viens, kam ir informācija, tiek aicināts sazināties ar Danu Martinī no Pensilvānijas štata policijas pa tālruni 814 69 661 58. 13. 38 gadus vecais Rois Jacobs Hegels tika raksturots kā laipns un sabiedrisks vīrietis, kurš dzīvoja Fargo, Ziemeļdakotā. Viņa dzīvespriecīgā un sabiedriskā personība lieliski noderēja viņa darbā kā ceļojošam pārdevējam, un viņš labi veica savus darba pienākumus, kā arī varēja ceļot pa visu ASV. Kad nestrādāja, Rois arī ļoti mīlēja bowlingu un bieži apmeklēja bowlinga turnīrus. 1989. gada februārī viņš apmeklēja vienu šādu turnīru Fargo, un klātesošie norādīja, ka pamanījuši izmaiņas viņā. Viņa atvērtā personība un sirsnīgā attieksme bija pazudušas, un šķita, ka viņš cīnās ar grūtībām. Šis turnīrs bija pēdējā reize, kad viņu redzēja, bet pēc tam no viņa vairs nebija ziņu. Pēc turnīra pamešanas savā zilajā Ford Tempo Rois devās ceļā un ceļoja pa visu valsti. Saskaņā ar Charlie Project datiem izmeklētāji joprojām nav pārliecināti, kas pamudināja šo ceļojumu, jo tika teikts, ka viņš šajā braucienā nestrādāja. 1989. gada 8. martā Rois pēdējo reizi sazinājās, kad piezvanīja savai bijušajai draudzenei. Sarunas laikā viņš apgalvoja, ka atrodas Kingmanā, Arizonā, bet plāno atgriezties Bismarkā, Ziemeļdakotā, kas ir vairāk nekā 200 jūdžu attālumā no viņa mājām Fargo. Viņa bijusī draudzene arī apgalvoja, ka Rois viņai teicis, ka 9 dienu laikā ir bijis 9 dažādos štatos, un viņam ir tikai $200. Neilgi pēc šī zvana Rois tika izsludināts par pazudušu un sākās meklēšana. 2 dienas vēlāk, 10. martā, viņa automašīna tika atrasta pamesta vientujā ceļā netālu no Nāves ielas pieminekļa Kalifornijā, vairāk nekā 367 km no Kingmanas, Arizonā. Netālu no automašīnas policija atrada pēdu nospiedumu virkni, kas stiepās 6 jūdzes, pirms pēkšņi apstājās un pazuda. Dīvaini, bet Roja tēvs arī bija pazudis 1970. gadā, taču vēlāk atkal parādījās, uzsācis jaunu dzīvi. Izmeklētāji cer, ka arī ar Roju ir noticis tas pats, lai gan noziedzīgs nodarījums pilnībā nav izslēgta. Rois Hegels tiek raksturots kā balts vīrietis ar brūniem matiem un brūnām acīm, 6 pēdas garš un aptuveni 170 līdz 185 mārciņas smags. Viņam uz kreisā deniņa ir gredzena formas rēta un iespējams viņam ir sejas apmetojums. Ik viens, kam ir informācija, tiek aicināts sazināties ar Bismarkas policijas departamentu pa tālruni 701 2231 212, norādot lietas numuru 8936 42. 12. vietā 26 gadus vecais Stevens Adams, lai gan daži avoti norāda Stefans vai Steven ar PH.
Tika raksturots kā inteliģents un gādīgs jaunietis, kurš mīlēja makšķerēt, medīt un spēlēt basketbolu. Līdz 2004. gadam viņš gatavojās pabeigt studijas Northeastern State University Tahlequah, Oklahomā un gatavojās dzīvē pēc izglītības. Pēc vairākiem gadiem Stevens bija apprecējies. Tomēr attiecības neilga, un tagad viņš cīnījās par bērna aizbildnību ar savu bijušo sievu. Viņam tika izteikts vairākas apsūdzības, taču tās vienmēr tika noraidītas. Strīds bija sācies 2002. gadā, un līdz 2004. gada decembrim Oklahomas štats bija noteicis tiesas sēdi Muskogī tiesā, lai šo jautājumu beidzot atrisinātu. Tā gada 13. decembrī Stevens pameta universitātes teritoriju pēc tam, kad bija nokārtojis savu pēdējo eksāmenu. Ap 11. no rīta viņš piezvanīja savai draudzenei, lai pārunātu eksāmenu. Sarunas laikā viņš viņai pastāstīja, ka ved kādu nenosauktu vīrieti uz Kīzu, Oklahomā. Tālāk plāns bija doties pie viņa mātes uz Weber's Falls un pēc tam doties uz darbu Muskogī. Viņa draudzene teica, ka viņš bija labā noskaņojumā un nekas neliecināja par problēmām. Pēc 30 minūtēm viens no Stevena draugiem mēģināja viņam piezvanīt, bet pamanīja, ka zvani tika pāradresēti uz balss pastu jau pēc viena zvana signāla. Stevens nekad neieradās ne pie savas mātes, ne darbā. Nākamajā dienā viņa draudzene ziņoja par Stevena pazušanu un sākās izmeklēšana. Policiju ieinteresēja draugu ziņojums, ka Stevena telefons pēc viena zvana tika atslēgts. Draugs viņiem pastāstīja, ka viņš vairāk kārt zvanījis no 11:30 līdz 12:00, bet katru reizi rezultāts bijis vienāds. Tad viņi nolēma izsekot viņa pēdējām gaitām un atrada dažus norādus. Neilgi pirms 12:00 Stefans tika pamanīts nelielā veikalā Kuksonā, Oklahomā, aptuveni 18 jūdžu attālumā no viņa universitātes pilsētiņas. Aku liecinieki atcerējās, ka redzējuši, kā Stefans nopirka limonādi un dažas minūtes stāvēja ārpus veikala, pamanot, ka viņš ir satraukts, taču neviens viņam nepiegāja klāt. Meklējot Stefanu, viņi atklāja arī vēl vienu pavadienu. Tajā dienā, kad Stefans pazuda, pie kāda veikala netālu no viņa dzīvokļa tika manīts nepazīstams baltādains vīrietis, apmēram 1,80 metri garš, ar brūniem matiem, vecumā no 40 līdz 50 gadiem, kurš klaiņoja pie veikala. Saskaņā ar ziņojumiem vīrietis brauca ar pikapu un uzturējās tur it kā gaidītu kādu. Laksti 11:00 šis nepazīstamais vīrietis pameta stāvlaukumu pie dzīvokļa un aizbrauca. Tas ir nozīmīgi, jo ap šo laiku Stefans pēdējo reizi ar kādu sazinājās. Policija šo personu nav atzinusi par aizdomās turamo, tomēr viņi ļoti vēlas ar viņu sazināties. Neskatoties uz to, cik daudz darba stundu policija ieguldīja izmeklēšanā, tika iegūti ļoti maz daudzsološu pavadienu. Viņa automašīna nekad nav atrasta, un nav skaidrs, uz kurieni viņš varētu būt devies. Pāris nedēļas pēc viņa pazušanas viņa ģimene saņēma draudošu zvanu. Zvanītājs, kurš joprojām nav identificēts, ģimenei paziņoja, ka viņi saskarsies ar fizisku vardarbību, ja nepārtrauks izmeklēšanu un nepārtrauks savus meklējumus. Stevena tēvs Karls Adams sniedza interviju sava dēla pazušanas 20. gadadienā un sacīja: viņš bija vienīgais no visiem, kas devās uz koledžu. Viņam tas ļoti patika. Ja kāds nāktu klajā ar šo informāciju un būtu pietiekami drosmīgs to izdarīt, viņš man būtu kā supervaronis. Es turpināšu ar to cīnīties. Tas ir mans krusts, kas jānes. Viņš bija mans dēls. Es viņu mīlu. Es tagad no viņa nenovērsīšos. Stevens Adams tiek raksturots kā aptuveni 5 pēdu, 7 colu garš un sver no 164 līdz 200 mārciņām, ar brūniem matiem un brūnām acīm. Viņš ir saistīts ar Cherokee nāciju Oklahomā. Viņam ir arī smaga astma, kurai nepieciešams inhalators, kas tika atstāts mājās. Ik viens, kam ir informācija par šo lietu, tiek aicināts sazināties ar Oklahomas štata izmeklēšanas biroju pa tālruni 918 58 290 75. Lietas numurs CR 0480. Vai arī jūs varat anonīmi sazināties ar FIB? 11. 25 gadus vecajam Aleksam Gumam bija iedzīmes talants dziesmu rakstīšanā un instrumentu spēlē. Viņš savu bērnību bija pavadījis braucot ar skrituļdēli un koncentrējoties uz grafitī mākslu. Tomēr kaut kādu vidusskolas laikā viņš nolēma pievērsties mūzikai. Pat pēc absolvēšanas Aleks turpināja veidot muzikālo karjeru, iegūstot vietas vietējās grupās un dodoties tūrēs pa savu dzimto Meinas štatu. Pēc pieredzes iegūšanas vietējā scēnā Aleks pārcēlās uz Losandželosu, lai mēģinātu tur gūt lielus panākumus. Apmēram šajā laikā viņa ģimene pamanīja, ka viņa uzvedība mainās. Viņš bija nestabils un runāja par to, ka ir Lemūrijas pēcnācējs. Šis it kā nogrimušais kontinents iespējams bija mājvieta cikplanētiešiem, kuri vēlāk izveidoja cilvēku rasi. Vismaz tā vēsta leģenda. Līdz 2015. gadam viņa pārliecība bija kļuvusi tik spēcīga, ka viņš nolēma doties uz Indiju uz 6 nedēļām, lai meklētu savu augstāko spēku un dzīves mērķi. Viņa vecāki piebilda, ka viņš kļuva par stingru vegānu un izbaudīja savu garīgo meklējumu Indijā. Līdz 2017. gadam viņš atkal dzīvoja kopā ar vecākiem Meinā, un viņa uzvedība sāka mainīties vēl vairāk. Tagad Aleks bija devis stingru klusēšanas zvērestu un visu savu laiku pavadīja meditējot.
Draugi, kurus viņš kādreiz dievināja un ar kuriem devās tūrēs, tagad tika atstumti malā, un viņš sāk attālināties un izolēties. 22. februārī 2018. gadā viņš lauza savu stingro klusēšanas zvērstu un lūdza vecākus aizvest viņu uz lidostu. Viņš paziņoja vecākiem, ka pārceļas uz Havaju salās, lai meklētu vēl lielāku apskaidrību. 22. februārī Aleks iekāpa lidmašīnā un pēc dažām stundām nolaidās Havaju salās. Aku liecinieki atcerējās, ka viņu redzējuši pludmales viesunamā no 22. līdz 23. datumam. Šo 2 dienu laikā viņš vairāk kārt zvanīja vietējiem taksometru uzņēmumiem, lai gan nav nekāda ierakstu, kas liecinātu, ka viņš būtu ticis paņemts. 24. februārī Aleks zvanīja no viesnīcas, lai gan nav zināms, kam viņš zvanīja. Tajā pēcpusdienā viņš izrakstījās no savas istabas un kopš tā laika vairs nekad netika redzēts vai dzirdēts. Kad viņa vecākiem neizdevās sazināties ar dēlu, viņi ziņoja par viņa pazušanu. Izmeklēšana bija īsa. Policija zināja, ka viņš atradās viesnīcā no 22. līdz 24. datumam pirms pazušanas. Viņa telefonā nebija nekādas aktivitātes un $8,000 viņa bankas kontā palika neskarti. Viņš nebija norādījis, kurp dodas, un nav zināms, vai viņš bija kopā ar citiem cilvēkiem. Viņa vecāki ir izteikuši minējumus, ka viņš iespējams ir saticies ar dažādām reliģiskām vai garīgām grupām šajā apgabalā, lai atrastu apskaidrību, kuru viņš tik izmisīgi meklēja. Izmeklētāji atrada viņa portatīvo datoru un pārlūkošanas vēstures pārbaude deva viņiem vēl dažas norādes. Neilgi pirms viņa pazušanas viņš meklēja informāciju par kempinga aprīkojumu un ēdamajiem augiem uz salas. Turklāt, neapstiprināti ziņojumi par viņa redzēšanu nometnē pie Sālsdīķa pludmales tika saņemti 2018. gada martā un aprīlī. Papildu neapstiprināti ziņojumi tika saņemti 2019. gada sākumā, kad kāda sieviete redzēja vīrieti, kurš atbilda Aleksa aprakstam, un Kavaji pirka kempinga aprīkojumu. Visi šie ziņojumi joprojām ir neapstiprināti. Tomēr tie pastiprina ģimenes teoriju, ka viņš dzīvo ārpus sabiedrības un nevēlas, lai ar viņu sazinātos. Aleks Maklārens Gams ir aprakstīts kā balts vīrietis ar brūniem matiem, lazdu krāsas acīm, aptuveni 6 pēdas garš un sver no 160 līdz 180 mārciņām. Viņam uz kreisās apakšdēluma ir liels dzīvības koka tetovējums, bet uz labās rokas ir zilas acis tetovējums. Aleks varētu ceļot arī ar vārdu Alberts Džonsons, kur viņš izmantoja Losandželosā, kad nodarbojās ar mūziku. Ikvienu, kam ir informācija par Aleksa lietu, lūdzam sazināties ar Kavaji policijas departamentu pa tālruni 808 241 1711, norādot lietas numuru 1808 308. Numurs 10. Mīs vārds joprojām ir ārkārtīgi ievērojams arī mūsdienās. Visgreznākajos veikalos uz augstākās klases smaržām, smalkām rotaslietām un izsmalcinātiem apģērbiem ir redzams vārds Coco Chanel. Pasaulē vispazīstamākā modes dizainere, kuras mantojums šķiet pretojas laika ietekmei. Viņas uzņēmējdarbība sākās 20 gadu vecumā, kad 1910. gadā viņa atvēra savu pirmo veikalu, kurā pārdeva cepures. Drīz viņa sāka veidot apģērbu, un viņas pirmais panākums bija kleita, ko viņa izgatavoja no veca džempera. Nepagāja ilgs laiks, līdz daudz garām gājēji iepatikās šis tēps un sāka viņai jautāt, kur viņa to iegūsi. Chanel tad piedāvāja viņiem tādu izgatavot. Viņa 1920. gados piedāvāja savu pirmo smaržu, pēc tam Chanelas kostīmu un pēc tam mazo melno kleitu. Šī ievērojamā dizainere koncentrējās ne tikai uz apģērbu, kas izceļ augumu, bet arī uz tādu tērpu radīšanu, kas sievietē būtu ērti valkājami. Viņa kļuva par centrālo personību Parīzes literārajā un mākslas pasaulē. Chanel veidoja kostīmus dažām nozīmīgām lugām un baletiem. Viņas tuvāko draugu lokā bija arī mākslinieks Pablo Picasso. Viņas plašā darbība modes industrijā izveidoja vairāku $1 miljārdu vērtu luksusa impēriju un ietvēra vēsturi, kas bija cieši saistīta ar mainīgajām sieviešu lomām. Tieši šie centieni aizsāka modes revolūciju. Šī bija modes dizaineris, sieviešu tiesību aizstāvis, revolucionārs un spiegas Coco Chanelas dzīve. Izrādījās, ka sieviete, kuru modes industrija cildina un ļoti augstu vērtē, ne tikai šuva kleitas un pārdeva cepures, bet viņa bija arī nacionālsociālistu simpatizētāja un informātora vāciešiem Otrā pasaules kara laikā. 1939. gadā, sākoties karam, Chanel dzīvoja viesnīcā Ritz, kas atradās netālu. Okupācijas laikā viņa iesaistījās romantiskās attiecībās ar vācu diplomātu Hansu Ginteru von Dinklāgi, kurš bija Gestapo spiegs un apvēra aģents. Chanelas turpmākā saistība ar Dinklāgi Otrā pasaules kara sākumā iekļāva viņu vācu varas iestāžu sabiedriskajos lokos. 1941. gadā vācu spiegs devās uz Berlīnu kopā ar kolēģi baronu Louis de Fauverlēnu. Abi divi personīgi tikās ar pašu diktatoru, un neilgi pēc tam izlūkdienests uzzināja par Dinklāgas mīļotās satraukumu saistībā ar viņas brāļadēlu, kurš tika sagūstīts Francijas iebrukuma laikā. Chanelas bailes par savu radinieku pavēra vāciešiem durvis, kas ļāva uzsākt sarunas par darījumu. Viņi piedāvāja modes dizainerei viņas brāļa dēla atbrīvošanu un drošību apmaiņā pret informāciju no viņas ietekmīgākajiem sabiedroto kontaktiem.
Šaneles misija tomēr nekad netika dokumentēta, un tieši šī iemesla dēļ nav zināms, kāda informācija viņa nodeva vāciešiem. Taču ir zināms, ka viņa tomēr sniedza viņiem kādu informāciju, jo vēlāk tajā pašā gadā viņas brāļadēls droši atgriezās mājās. 1943. gadā Parīze tika atbrīvota no nacionālsociālistu varas. Kā rezultātā visi vācieši, tostarp Dinklāgi, pameta pilsētu un viņam nācās atstāt arī Šaneli. Nākamajā gadā Francijas valdība sāka pastiprināti vērsties pret tiem, kas bija palīdzējuši iebrucējiem okupācijas laikā. Un šajā sarakstā bija arī it kā nodevēja Coco Chanele. Viņa tika arestēta un pakļauta vairākas stundas ilgai nopratināšanai, kuras saturs nekad netika atklāts sabiedrībai. Pierādījumu trūkuma dēļ viņa tika atbrīvota, lai gan vēsturnieki uzskata, ka viņas attaisnošanu varētu būt organizējis viņas tuvs paziņa Winstons Churchills, kurš pats pārkāpa savu likumu par tirdzniecību ar ienaidnieku. Tiek uzskatīts, ka Šanele zināja, ka Churchills ir pārkāpis šo likumu, maksājot vāciešiem par Vindzoras hercoga īpašuma aizsardzību pilsētā. Kamēr viņš vēl bija Velsas princis, viņš un Šanele bija mīļākie. Pēc šī gada Šanele atgriezās pie saviem vecajiem ieradumiem, dzīvoja grezni, radīja apģērbu bagātajiem un slavenajiem. Un viņa aizgāja mūžībā 1971. gadā. Viņa nekad neiztaujāja par attiecībām ar spiegu, nedz arī par sadarbību ar apvēru. Un informāciju, ko viņa nodeva, kas palīdzēja diktatoram. 9. vietā. 3. vietā starp 3 nozīmīgākajiem un ietekmīgākajiem māksliniekiem vēsturē, aiz Leonardo da Vinci un Michelangelo, ir spāņu izcelsmes emigrants glaznotājs, keramitis un tēlnieks Pablo Picasso. Viņš tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem 20. gadsimta māksliniekiem, kurš radīja ļoti ietekmīgo mākslas stilu kubismu. Šo vizuālās mākslas stilu raksturo plakana, divdimensionāla attēla virsma, noraidot perspektīvu un modelēšanu. No saviem 91 dzīves gada Pablo Picasso 80 gadus veltīja mākslamieciskai izpausmei, būtiski veicinot modernās mākslas attīstību. Viņš māņticīgi ticēja, ka viņa darbs viņu uzturēs dzīvu. Picasso ir slavens ar to, ka viņš nemitīgi sevi pārradīja. Viņš bieži tik radikāli mainīja stilus, ka visa viņa darbu kolekcija izskatās kā 6 dažādu mākslinieku radīta, nevis viena. Viņam bija tieksme pēc daudzveidības, un viņš uzstāja, ka ja viņa māksla nebūtu tik dažāda, viņš nebūtu sasniedzis vēlamo efektu. Savā mākslinieciskajā karjerā Picasso, kā tiek teikts, ir radījis vairāk nekā 1000 mākslas darbu. Vēsturnieki ir sadalījuši viņa darbus dažādos periodos, kas iezīmēja atšķirīgus viņa dzīves posmus. Šie periodi ietver zilo periodu, kurā zilā krāsa dominēja viņa darbos, rozā periodu, kurā tika izmantotas rozā, sarkanas un beišas krāsas. Picasso dzīve beidzās 1973. gadā, taču viņa valdīšana mākslas pasaulē nebeidzās. Pat mūsdienās viņa darbi dominē pasaules mākslas tirgū, un viņam pieder Ginesa pasaules rekords kā visu laiku ražīgākajam māksliniekam. Taču aiz drosmīgās krāsu lietošanas, stila radīšanas un mocītā mākslinieka fasādes slēpās personība, kuru lielākā daļa nepamanīja. Vienīgie, kas to pamanīja, bija viņa upuri un tuvākie līdzgaitnieki. Šķiet, ka mākslinieka panākumus un mantojumu ir aizēnojusi viņa acīm redzamā nicināšana pret dažādām sievietēm savā dzīvē. Patiesībā ļoti maz cilvēku, kas bija viņam tuvu, vispār varēja pateikt kaut ko labu par viņa raksturu. Pat viņa mazmeita uzrakstīja romānu par to, cik briesmīgs viņš bija. Tiek apgalvots, ka Picasso bija narcists un sieviešu kārdinātājs, kurš ne tikai nebija laipns, bet bija īpaši ļauns pret sievietēm, īpaši pret savām mūzām. Viņš bieži pameta savas mūzas jaunāku modeļu dēļ, un viena no viņām apgalvoja, viņš bija ieslēdzis viņa mājā, lai neļautu viņai strādāt ar citiem māksliniekiem. Viņš bija pazīstams arī ar ārlaulības attiecībām un nespēja saglabāt draudzību ar saviem draugiem. Vēsturnieki uzstāja, ka Picasso bija atbildīgs par neskaitāmām sirdssāpēm un postījumiem. Numur 8. Tonijs Heibards dzimis Slough, Anglijā, kā vecākais no 7 bērniem. Viņš ieguva ģeoloģijas grādu Astonas universitātē, doktora grādu ģeoloģijā Edinburgas universitātē un goda grādus Astonas, Edinburgas un Birmingemas universitātēs. 1982. gadā, kad viņam bija 25 gadi, Tonijs pievienojās BP kā urpšanas platformas ģeologs. Viņam nebija nepieciešams ilgs laiks, lai kāptu pa karjeras kāpnēm, un līdz 1997. gadam Tonijs bija BP Exploration direktors, globālā enerģētikas giganta, kas atbild par naftas un dabasgāzes atrašanu, attīstīšanu un ieguvi. 3 gadus pēc tam, kad viņš tika iecelts par direktoru, Tonijs ieguva BP grupas viceprezidenta amatu, Amoco izpēte un ražošana, un gadu vēlāk viņš kļuva par grupas finanšu pārvaldnieku, kura atbildība bija uzraudzīt globālās finanšu operācijas, apvienošanās un iegādes darījumus. 2007. gadā viņš tika iecelts par galveno izpildu direktoru. Pildot savus pienākumus šajā amatā, Tonija uzmanība bija vērsta uz to, lai darbības būtu gan drošas, gan uzticamas.
Tāpēc viņu uzskatīja par kompetentu reformatoru, kurš centās uzlabot naftas ieguves praksi, īpašu uzmanību pievēršot drošībai gan darbiniekiem, gan videi. Slavenā lekcijā viņš izteica šādu apgalvojumu sakot: mūsu galvenais dzīves mērķis ir radīt vērtību mūsu akcionāriem. Lai to panāktu, jums ir jāparūpējās, lai darbs tiktu paveikts. Tomēr līdz 2010. gadam viņa reputācija kā kompetentam aizstāvim sabruka, līdzīgi kā Deepwater Horizon platforma, un tas notika tieši šī iemesla dēļ. Deepwater Horizon katastrofa, lielākā nejaušā jūras naftas noplūda vēsturē, notika 2020. gada 20. aprīlī. Platformu piederēja un to darbināja jūras urpšanas uzņēmums Transocean, bet to nomāja BP. Tā atradās Mississippi kanjonā, ielejā kontinentālajā šelfā. Naftas urbums atradās jūras gultnē 4993 pēdu dziļumā, zem virsmas. Liktenīgā vakara laikā dabasgāzes vilnis eksplodēja cauri betona kodolam. To bija uzstādījis Halliburton, lai aizzīmogotu urbumu. Tomēr betona maisījuma kodols bija pārāk vājš, lai izturētu spiediena pieaugumu. Visticamāk tāpēc, ka sacietēšanas procesa pātrināšanai tika pievienots slāpeklis. Sprādziens izraisīja lielu naftas noplūdi līcī, katru dienu izplūstot 60,000 barelu naftas. Kamēr katastrofa turpinājās un tika uzsāktas ierobežošanas procedūras, BP pirmais solis bija apmeklēt Transocean, piedāvājot palīdzību un izsakot līdzjūtību. Otrais solis nāca no Tonija Heivarda, kurš sniedz ātru skaidrojumu, tieši mazinot naftas noplūdes apjomu un mērogu. Viņš raksturoja to kā nenozīmīgu, salīdzinot ar līča ūdens daudzumu. Uzņēmums uzstāja, ka okeānā uzkrājās tikai ap 1000 barelu dienā, nosmacējot okeāna dzīvību un ietekmējot vidi. Tas, protams, nebija patiesība. Valsts amatpersonu veiktās izmeklēšanas apstiprināja, ka noplūde bija sasniegusi 60,000 barelu, varbūt pat vairāk. Tomēr šis nebija vienīgais neveiklais izteikums, ko izpilddirektors bija izteicis. Visas katastrofas laikā viņš izteica ar vien sliktākus komentārus, tostarp vienu gadījumu, kad viņš pateica operatoram pazust no šejienes, kamēr tas fotografēja katastrofu Luiziānas krastos. Viņš arī reportierim teica, citēju: neviens nevēlas, lai šis viss beigtos vairāk nekā es gribētu atgūt savu dzīvi. Šis izteikums tika uzskatīts par sautīgu un pastiprināja kritiku, ar kur Tonijs jau bija saskāries. Viņš arī izteicās piemēram: ko es esmu izdarījis, lai to pelnītu, un es esmu brits, es to varu izturēt. Viņš arī turpināja noliegt faktus, ko izvirzīja zinātnieki, kuri izmeklēja noplūdi. 3 eksperti bija atklājuši zemūdens naftas mākoņus, kas peldēja Meksikas līcī, taču Tonijs to atklāti noliedza un diskreditēja. Viņa nepastāvīgie paziņojumi kulminēja ar komentāru no Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Baraka Obamas, kurš sacīja, ka Tonijs nestrādātu viņa labā, ja būtu izteicis kādu no šiem apgalvojumiem. 7. vietā. Amerikas Savienoto Valstu 28. prezidenta amatā darbojās Thomas Woodrow Wilsons, amerikāņu zinātnieks un valsts vīrs, kurš bija pazīstams ar saviem ambiciozajiem likumdošanas sasniegumiem un bija skotu izcelsmes. Wilsona tēvs bija presbiteriešu mācītājs, un viņa mātes vectēvs ieņēma to pašu amatu. Dabiski baznīcai bija nozīmīga loma viņa audzināšanā. Viņa tēvs bija arī dienējis pilsoņu karā Konfederācijas armijā. Šis karš dziļi ietekmēja Wilsonu, kurš bija liecinieks izpostīšanai un rūgtajām sekām. Viņam bija personīga nepatika pret vardarbību un bruņotu konfliktu. Ironiski, Wilsons vēlāk kļuva par kara laika prezidentu, taču tieši viņa nicinājums pret konfliktiem padarīja šo amatu viņam vispiemērotāko. Savas prezidentūras laikā Wilsons izveidoja Tautu Savienību, pirmo starpvaldību organizāciju, kas tika dibināta, lai uzturētu pasaules mieru. Tā tika izveidota 1920. gadā Parīzes miera konferencē, kas palīdzēja izbeigt Pirmo pasaules karu. Wilsons tika apbalvots arī ar Nobela miera prēmiju. Tomēr pretrunā ar savu miera tēlu, Wilsonam bija acīmredzams nicinājums pret afroamerikāņiem. Sākotnēji viņš tika nosaukts par Demokrātu partijas kandidātu. Viņš piesaistīja daudzu afroamerikāņu līderu uzmanību ar savu jauno brīvības platformu. Taču viņi bija vīlušies, atklājot, ka viņa administrācija ieviesa segregāciju federālajos birojos. Kad Woodrows Wilsons 1912. gadā uzvarēja prezidenta vēlēšanās, Vašingtonā DC dzīvoja augoša vidusšķiras afroamerikāņu kopiena, kas veidoja trešdaļu pilsētas iedzīvotāju. Lai gan bija panākts progress attiecībā uz vienlīdzību, joprojām pastāvēja segregācija un rasisms, kas aizēnoja valsts galvaspilsētu. Radžānī skolas un iestādes bija sadalītas pēc rasēm, taču federālā valdība uzturēja integrētu darba spēku, un kad Wilsons stājās amatā, 10% federālo darbinieku bija afroamerikāņi. Tomēr viņa administrācija iezīmēja pagrieziena punktu. Tieši viņa prezidentūras laikā federālajās aģentūrās tika ieviesta rasu segregācija. Federālā segregācija ne tikai šķīra rases, bet arī ierobežoja iespējas profesionālai izaugsmei, tostarp piekļuvi vēlamajiem amatiem, pat ja cilvēkiem bija nepieciešamā kvalifikācija.
Pēc vēsturnieka teiktā, Woodrow Wilsons savā prezidentūras laikā centās atcelt afroamerikāņu sasniegto progresu. The more sashy. Hans Aspergers bija austriešu ārsts, kurš pazīstams ar saviem agrīnajiem pētījumiem par netipisku neiroloģiju. Viņš ir Aspergera sindroma vārda devējs, un viņa plašie pētījumi galvenokārt bija vērsti uz bērniem. Viņš ir autors 300 publikācijām par psiholoģiskiem traucējumiem, kas viņam pēc nāves atnesa starptautisku atzinību. Savas dzīves laikā Aspergers uzturēja personīgo bibliotēku ar vairāk nekā 10 000 grāmatu. Viņš savu lasīšanu saistīja ar savu progresīvo garīgo briedumu. Pēc bijušo kolēģa teiktā viņš bieži citēja klasiskos autorus, dzejniekus un pat dažkārt Bībeli. Viņš bija dievbijīgs kristietis un piederēja Svētā Lūkasa ģildei, kas aizstāv katoļu ēģeniku, tostarp pozitīvo ēģeniku, nevis negatīvo. Taču tika arī liecināts, ka Aspergers bija vēss un atturīgs. Savā jaunībā viņš pievienojās Bund Newland, klejojošajiem zinātniekiem, kas bija saistīti ar vācu jaunatnes kustību, un ārsts to minēja kā vienu no savas dzīves vadmotīviem. Vācu jaunatnes kustība turpināja uzturēt ciešas saites ar Otrā pasaules kara diktatoru sākot no 1930. gadiem. Izrādās, ka Coco Chanel nebija vienīgā pasauli veidojošā novatore, kura sadarbojās ar nacionālsociālistiem diktatūras apstākļos. Izskatījās, ka Aspergers sadarbojās ar režīmu, vienlaikus apgalvojot, ka aizsargā cilvēkus ar invaliditāti no iznīcināšanas. Tomēr vēsturiskie kara laika dokumenti atklāja tieši pretējo. Hans Aspergers iespējams nosūtīja personas ar garīgiem traucējumiem uz Am Spiegelgracht iestādi, kur tika veikti neētiski cilvēku eksperimenti un medicīniska nolaidība. Tā nebija tikai jau šausmu pilna iestāde, bet kara laikā klīnikā tika eitanazēti gandrīz 800 pacienti, balstoties uz pseidozinātnisko kustību, kas aizstāvēja šķietamo attīrīšanu, jeb tā saukto rasu higiēnu. Piespiedu eitanāzija bija daļa no T4 programmas, kas bija vērsta pret neārstējiem slimiem, fiziski un garīgi atpalikušiem, emocionāli satrauktiem, kā arī veciem cilvēkiem. Hans Aspergers, lai gan bija neirodaudzveidības izpētes pionieris un centās palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti, tomēr piegādāja režīmam upuri pēc upura. Viņš arī neziņoja nevienu no saviem pacientiem Berlīnas veselības iestādēm, kā to viņam prasīja likums. Visbailīgākais ir tas, ka pēc kara Aspergers tika izmeklēts, un vēsturiskie dokumenti atklāja viņa saistību ar A.M. Spiegelgracht un viņa atbalstu attīrīšanai. Taču galu galā sabiedroto spēki viņu attaisnoja politiskās vainas jautājumā, un viņš vienkārši turpināja savu medicīnas karjeru. Numurs 5. Tieši Thomas Edisons virzīja pasauli uz ceļu, kas to padarīja tādu, kādu to redzam šodien. Tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem Amerikas izgudrotājiem vēsturē. Thomas Edisons ieviesa mūsdienu elektrības laikmeta laikā, kad vienīgais avots bija primitīvas zemesprieguma baterijas. Izgudrotāja visrevolucionārākie izgudrojumi bija pirmā komerciāli dzīvotspējīgā spuldze, fonogrāfs un kinokamera. Viņš arī bija pirmais, kas izveidoja elektriskās enerģijas sadales sistēmu. Visā savas plašās karjeras laikā Edisons individuāli un kopā ar citiem saņēma 1093 patentus, kas ir pasaules rekords. Viņš arī izveidoja pasaulē pirmo industriālo pētniecības laboratoriju un nodibināja uzņēmumu General Electric. Viņu raksturoja kā neatlaidīgu īpaši darba ētikā, un viņš bija bēdīgi slavens ar savu izturību vairāku dienu maratonos. Viņš uzskatīja miegu par laika izšķiešanu. Viņš slaveni teica, ģēnijs ir 1% iedvesmas un 99% sviedru. Tie, kas viņu pazina, raksturoja viņu kā harizmātisku ar spēcīgu ego. Viņš bija arī ļoti introverts un deva priekšroku vientulībai savā laboratorijā, bet pat Edisona šarmam aiz muguras slēpās tumsa. Par izgudrotāju tika teikts, ka viņš regulāri uzņēmās visus nopelnus par daudziem izgudrojumiem, kurus vai nu radīja viņa darbinieki Menlo Park laboratorijā, vai arī viņš tos iegādājās no citiem izgudrotājiem. Fonogrāfa praktisko izstrādi veica Johns Krūsijs, Edisona galvenais mehāniķis, kurš uzbūvēja funkcionējošu modeli balstoties uz Edisona aptuvenajiem zīmējumiem. Viņam tiek piedāvāts arī elektriskā krēsla izgudrojums, lai gan to bija izdomājis Harolds P. Browns, elektroinženieris, kurš strādāja viņa laboratorijā. Izgudrotājiem bija arī tieksme piesavināties citu izgudrotāju patentus, kuri nebija ar viņu saistīti. Viens no šādiem cilvēkiem bija Granvills T. Woods, kurš pēc kara bija pirmais afroamerikāņu mehānikas un elektroinženieris. 1887. gadā viņš ieguva patentu savam indukcijas telegrāfam, taču Edisons viņu iesūdzēja tiesā, apgalvojot, ka viņš pirmais ir izveidojis līdzīgu telegrāfu. Taču Woods uzvarēja šo cīņu, tomēr tas nāca ar finansiālu slogu un personīgām grūtībām. Thomas Edisons 1890. gados patentēja kinetogrāfu jeb kinokameru, taču viņa izgudrojums balstījās uz citu izgudrotāju mūža darbu. Viņš ne tikai piesavinājās citu izgudrotāju darbu vai uzdeva to par savu, bet arī aktīvi iesaistījās sabiedrisko attiecību nomelnošanas kampaņās, lai diskreditētu vai kavētu savus konkurentus.
Viņš izraisīja lielus patentu karus, tostarp strāvu karu, kurā notika sīvas domstarpības starp viņu un bijušo darbinieku Nikolu Teslu. Tesla aizstādēja mainstrāvu, kamēr Edisons turējās pie līdzstrāvas. Lai grautu un diskreditētu Teslas centienus, Edisons gāja ārkārtīgi tālu, rīkojot publiskas nonāvēšanas ar elektrību demonstrācijas, lai pierādītu, ka mainstrāva ir nāvējošs drauds. Starppersonu attiecības attēloja Tomasu Edisonu kā nepastāvīgu līderi, priekšnieku, kurš bija gan iedvesmojošs, gan tirāns. Tika teikts, ka viņš prasīja no saviem darbiniekiem ārkārtīgi garas darba stundas, kas atbilda viņa uzskatiem par darbu un to, ka miegs ir laika izšķiešana. Dažkārt viņš kliedza uz saviem darbiniekiem un pēc tam to pārvērta jokā. Edisons bija viena mērķa apsēsts, pilnībā koncentrējies uz savu apsēstību ar darbu, kas gal galā padarīja viņu par ģimenē maz klātesošu vīru un attālinātu tēvu. Numur 4. Vidkūns Kastlings – līderis, varonis, humanitārais darbinieks un vēsturē lielākais nodevējs. 1911. gadā Kastlings iestājās Norvēģijas armijā un kalpoja kā militārais atašejs Petrogradā un vēlāk Helsinkos. Viņš arī palīdzēja palīdzības sniegšanā Krievijā un piedalījās palīdzības darbā Tautu Savienībā. Kastlinga galvenais humanitārās darbības mērķis bija mazināt masveida badu un slimības Padomju Savienībā. 1922. gadā, būdams Nansena bada palīdzības misijas vadītājs Ukrainā, viņš bija atbildīgs par štāba izveidi, pārtikas nodrošināšanu un medicīnisko piedarumu piegādi civiliedzīvotājiem. Tautu Savienības ietveros viņš aktīvi atbalstīja palīdzības pasākumus Bulgārijā un Armēnijā, kā arī bija uzdots palīdzēt izsalkušajiem bēgļiem un pārvietotajām personām. Pateicoties šiem centieniem, militārais virsnieks tika plaši uzskatīts par varoni, vildz Otrā pasaules kara sākumam, kad viņa uzvārds kļuva par nodevējas sinonīmu. Laikā no 1931. līdz 1933. gadam Kuslings bija aizsardzības ministrs agrārajā valdībā un ieguva popularitāti apspiežot hidroelektrostacijas strādnieku streiku. Pēc tam viņš atkāpās no valdības un izveidoja fašistisko nacionālistu Samlinga partiju, kas bija veltīta komunisma un arotbiedrību kustības apspiešanai. Nacionāla Samling bija galēji labēja partija, kas Otrā pasaules kara laikā sadarbojās ar nacionālsociālistiem. Tas notika kara laikā, kad Krislings darbojās kā diktators ar savu marionešu valdību, kas pieņēma likumus, kas aktīvi veicināja pilsoņu deportāciju uz koncentrācijas nometnēm Polijā. Viņš bija atbildīgs arī par konfliktu, kas noveda pie nāvējošām sekām Norvēģijas pretošanās kustības cīnītājiem un ievērojamiem politiskajiem pretiniekiem. 1940. gadā viņš mēģināja veikt Vācijas atbalstītu apvērsumu, kurā aicināja norvēģis nepretoties iebrucējiem, bet gan cīnīties kopā ar viņiem. 1942. gadā viņš tika iecelts par ministru prezidentu Reichskomisāra Jozefa Terbovena vadībā. Visā kara laikā viņš atkārtoti mēģināja pārvērst baznīcu, skolas un jaunatni par nacionālsociālismu ideju piekritējiem. Šo iemeslu dēļ viņš tika arestēts 1945. gadā, pēc tam, kad Norvēģija tika atbrīvota no vācu okupācijas. Viņš tika atzīts par vainīgu smagos kara noziegumos, tostarp nāves sodos, vajāšanās, valsts nodevībā un piesavināšanā. Vidkūns Kvislings sāka savu ceļu kā humanitārais darbinieks, bet vēlāk kļuva par nacionālsociālistu līdzstrādnieku, kurš aktīvi noteica savu upuru likteņus. 3. vietā. Bernies Madoffs uzauga Loreltonas rajonā Kvinsā, Ņujorkā. Viņš pavadīja savu pirmo studiju gadu Alabamas universitātē un ieguva politikas zinātnes grādu Hofstras universitātē Hempstedā. Viņš īsu brīdi studēja jurisprudenci Bruklinas tiesību skolā līdz 1960. gadam. Tajā gadā, izmantojot $5,000 ietaupījumus, ko viņš nopelnīja uzstādot sprinkleru sistēmas un strādājot par glābēju, Bernards L. Madoffs izveidoja savu ieguldījumu uzņēmumu. Bernards L. Madoffa ieguldījumu vērtspapīri kopā ar savu sievu Rūtu, kur strādāja Volstrītā un bija iegūsi psiholoģijas grādu. Madoffa uzņēmums piedāvāja stabilu atdevi un apkalpoja klientus, kuru vidū bija tādas augsta profila personas kā Stevens Spielbergs, Džons Malkovičs, Kevins Bacons un Kaira Sedgvika. Madoffa specialitāte bija tā sauktās pensu akcijas, zemes cenas akcijas, kas tika tirgotas ārpus biržas tirgū. Tas bija Nasdaq biržas, Nacionālās vērtspapīru tirgotāju asociācijas automatizēto kotāciju akciju tirgus, priekštecis, kurā viņš bija vadītājs un priekšsēdētājs. Izmantojot šo biznesa uzņēmumu, Madoffs izveidoja personiskas attiecības ar ietekmīgākajiem un bagātākajiem uzņēmējiem Ņujorkā un Palm Beach. Viņš piesaistīja šos cilvēkus kā investors, maksāja viņiem dāsnus procentus un izmantoja viņu ieteikumus, lai piesaistītu vēl vairāk investoru. Viņš izveidoja arī ciešas draudības ar finanšu regulatoriem. Tāpat viņš izmantoja ekskluzivitātes taktiku, lai piesaistītu turīgus investorus. Ideja, ka ne visi tiks pieņemti viņa fondos, padarīja to par prestiža zīmi tikt pieņemtam par Madoffa investoru.
Tomēr uzņēmēja reputācija kā veiksmīgam ieguldījumu pārvaldniekam un draudzīgam biržas brokerim sabruka, kad atklājās, ka viņš ir krāpnieks. Tas notika 2008. gadā, kad sākās lielā recesija, izraisot globālu paniku un investoru līdzekļu izņemšanu. Turīgie cilvēki, kuri bija ieguldījuši Bernard Madoff fondā, steidzās izņemt savu naudu, lai sektu zaudējumus. Bet viņam vairs nebija reāls naudas. $7 miljārdi, kas viņam bija nepieciešami, lai samaksātu saviem investoriem, nebija pieejami. Vairākus mēnešus iepriekš viņš bija mēģinājis izdalīt miljonus dolāru, kas vēl bija palikuši uzņēmuma aktīvos, uzdodot tās par avansā izmaksātām darbinieku prēmijām. Saskaroties ar sabrukumu, viņš uzaicināja savus 2 dēlus uz savu dzīvokli, kuri viņiem jautāja par prēmijām. Iedzīts stūrī, Madoffs bija spiests atklāt savu ilgi glabāto noslēpumu. Viņš atzinās, ka viss viņa bizness bija balstīts uz vieniem lieliem meliem, un tagad viņš bija nonācis nepatikšanās. Madoffs uzskatīja, ka var uzticēt šo noslēpumu saviem dēliem, taču krāpšanas apmērs viņiem bija pārāk liels, lai ar to tiktu galā. Tā vietā viņi devās tieši pie varas iestādēm un atklāja savu tēvu kā krāpnieku, kurš bija vadījis Ponzi schēmu. 2008. gada 11. decembrī viņu arestēja, un vēlāk viņu atzina par vainīgu 11 federālos noziegumos, tostarp nepatiesas liecības sniegšanā, naudas atmazgāšanā un vērtspapīru krāpšanā. Un viņam piesprieda 150 gadus federālajā cietumā. 2. vietā Lance Armstrongs, bijušais profesionālais riteņbraucējs, kādreiz tika uzskatīts par cienījamu sportistu un neatlaidības piemēru. Neskatoties uz visām grūtībām, viņš nekad neatteicās no savas kaislības, pat tad, kad viņam tika diagnosticēts vēzis. Amerikāņu riteņbraucējs sporta pasaulē ienāca jau agrā vecumā. Viņš izcēlās riteņbraukšanā un peldēšanā un jau pusauģa gados piedalījās triatlonos un peldēšanas sacensībās. Pirms viņš absolvēja vidusskolu, Armstrongs tika uzaicināts pievienoties ASV Riteņbraukšanas federācijas junioru izlasei. No turienes viņa karjera riteņbraukšanas pasaulē attīstījās, un viņš no junioru pasaules čempionātiem nonāca līdz ASV amatieru čempionātiem, un 1992. gadā viņš kļuva par profesionāli un pievienojās Motorola komandai. 1993. gadā viņš tika atzīts par 2. jaunāko vīrieti pasaules šosejas riteņbraukšanā un uzvarēja Tour de France posmos 1993. un 1995. gadā. Pēc 1996. gada Tour de France Lance Armstrongs saslima, un viņam tika diagnosticēts vēzis. Kad diagnoze tika apstiprināta, slimība jau bija izplatījusies viņa plaušās un smadzenēs. Viņam veica operāciju un ķīmijterapiju, un jau pēc dažiem mēnešiem viņš atgriezās sporta pasaulē. Viņš uzvarēja Luksemburgas tūrē tikai 2 gadus pēc savas diagnozes. Viņš uzvarēja tūrē 2001. un 2002. gadā, kā arī atkal 2004. gadā. Pēc savas 7. tūres uzvaras 2005. gadā Lance Armstrongs uz neilgu laiku aizgāja no sporta. 2008. gadā viņš atgriezās sacensību apritē, un gadu vēlāk, 2009. gadā, Tour de France iegūta 3. vietu. Tomēr gadu vēlāk cienītais sportists, kuru apbrīnoja par viņa neatlaidību, nonāca kritikas krustagunīs, kad atklājās, ka tieši šī neatlaidība un viņa nepārtrauktā uzvaras sērija bija satraucoša noslēpuma rezultāts. 2010. gadā, aprīlī, Floyds Landis, vēl viens riteņbraucējs, kurš kādreiz bija Lance Armstronga komandas biedrs, nosūtīja e-pastu ASV riteņbraukšanas amatpersonai. Viņš atklāja, ka viņš kopā ar vairākiem citiem komandas biedriem bija vainīgi dopinga līdzekļu lietošanā, vielu, kas uzlabo viņa sniegumu, un sporta pasaulē tas tika uzskatīts par krāpšanos. Savā atzīšanās vēstulē Landis apsūdzēja arī Lensu Armstrongu, norādot, ka arī viņš ir vainīgs sniegumu uzlabojošu vielu lietošanā. 2012. gada jūnijā ASV antidopinga aģentūra USADA apgalvoja, ka riteņbraucējs, viņa menedžeris, 3 ārsti un viņa treneris bija daļa no milzīgas gadu desmitiem ilgas dopinga sazvērstības, kas sākās 1990. gada beigās. Saskaņā ar aģentūras teikto, Lance Armstrongs izmantoja vairākus veidus sniegumu uzlabojošas vielas, tostarp EPO un cilvēka augšanas hormonu. Viņi arī izplatīja šīs vielas citiem riteņbraucējiem. Viņš tika apsūdzēts arī par asins pārliešanu un testosteronu lietošanu tajā laikā. Apsūdzības galu galā noveda pie tā, ka Armstrongam tika aizliegts piedalīties jebkurās citās riteņbraukšanas sacensībās. Šī atklājuma rezultātā cienījamajam sportistam tika atņemtas visas viņa Tour de France tituli un jebkuras citas balvas un apbalvojumi, ko viņš bija ieguvis no 1998. gada. Aģentūra arī noteica mūža diskvalifikāciju jebkurā sporta veidā saskaņā ar Pasaules antidopinga kodeksu. 1. vietā. 2 no nozīmīgākajiem pionieriem vēsturē bija brāļi Wrighti, kuri pirmie spēja nodrošināt, uzturēt un kontrolēt lidmašīnas lidojumu. Viņa izgudrojums aizsāka aviācijas nozari, iezīmējot ceļu mūsdienu gaisa satiksmei. Wilburs un Orvils Wrighti piedzima ar 4 gadu starpību ordinēta Kristus apvienoto brāļu baznīcas mācītāju ģimenē. Brāļi un viņa pārējie brāļi un māsas ieguva izglītību valsts skolā, un viņi uzauga atbalstošā vidē, kas veicināja viņa intelektuālo zinātkāri. Tieši Orvils uzskatīja, ka mazāk atbalstoša vide būtībā būtu viņiem apcirpusi spārnus un liedzusi iespēju sekot zinātkārē.
Gan Vilburs, gan Orvils bija neatkarīgi domātāji, kur izrādīja lielu pārliecību par saviem talantiem. Viņiem bija arī nelokāma ticība savu spriedumu pareizībai. Viņi bija apņēmības pilni neatlaidīgi turpināt, pat saskaroties ar vilšanos. Šīs īpašības veidoja ideālu kopumu, kas viņus aizveda pa ceļu uz diženumu. Abi brāļi bija vienīgie Raita ģimenes locekļi, kuri nekad nemācījās augstskolā un nekad neaprecējās. Tā vietā viņi kopā izveidoja drukas darbnīcu, kā arī redigēja un izdeva 2 vietējos laikrakstus. 1892. gadā viņi atvēra velosipēda darbnīcu, kur sāka nelielā apjomā būvēt velosipēdus. Tieši šeit viņi izstrādāja savu pašsmērējošo velosipēda riteņa rumbu. Izmantojot līdzekļus, kas iegūti no viņu velosipēdu un laikrakstu uzņēmumiem, brāļi spēja finansēt savus aeronautikas eksperimentus, sākot ar 1899. gadu. Kopā viņi izpētīja visus vietējās bibliotēkas materiālus par aeronautiku, un nākamajā gadā iepazinās ar būvinženieri Oktavu Šanītu, kurš nākamajos gados kļuva par brāļu Raitu uzticības personu. Savā centienā radīt pirmo vadāmo lidmašīnu, abi saprata, ka, lai tā būtu veiksmīga, viņu radījumam būs nepieciešami spārni. Viņi atklāja, ka spārni radīs pacēlumu. Nākamais izaicinājums bija izstrādāt piedziņas sistēmu un pēc tam vadības metodi. Viņi iedvesmojās no sava elka Otto Lilientāla, planieru pionieri, un to, kā viņš izveidoja spārnus, kas spēja viņa nest lidojumā. Pašgājēji transporta līdzekļu būvētāji, viņi saprata, arī strādāja pie vieglāku automašīnu ar jaudīgiem dzinējiem izstrādes. Tātad 2 problēmas bija atrisinātas, un vienīgais, kas palika, bija izdomāt vadības paņēmienu. Kā pieredzējuši riteņbraucēji, brāļi Raiti uzskatīja, ka pilnīga kontrole jāatstāja pilotu rokās, un viņi labi apzinājās svara pārbīdes radītos draudus, jo iepriekšējos lidaparātos šajā ziņā bija trūkumi. Tāpēc viņi koncentrējās uz precīzu spiediena centra vadību uz lidaparāta spārniem. Viņi izstrādāja dažādas mehāniskas schēmas, pirms mēģināja panākt spirālveida vērpi pāri spārniem. Šis mēģinājums izraisīja pacēlumu spēku palielināšanos vienā lidaparāta pusē un samazināšanos otrā pusē. Tas galu galā ļāva kontrolēt lidojumu, pēc vēlēšanās nolaidot jebkuru spārna galu. Un tur tas bija pirmā ar dzinēju darbināmā ilgstoši lidojuma spējīgā un vadāmā lidmašīna, mūsdienu aviācijas sākums. Brāļi bija atraduši risinājumu un tika slavēti par saviem centieniem. Viņu sākotnējie panākumi kalpoja kā atspēriena punkts, lai pilnveidotu savu projektu un bruģētu ceļu gaisa satiksmē. Taču pat šim izgudrotāju pārim bija tumšā puse. Saskaņā ar vēsturiskajiem ierakstiem, Raita brāļi aktīvi kavēja jebkuru citu uzsākt lidojumus vai pilnveidot viņu agrīnās idejas un tās attīstīt. Viņi apgalvoja, ka viņu darbs ir jāaizsargā un jāpatentē, liedzot jebkuram citam izmantot viņu koncepciju. Viņu agresīvā rīcība būtiski kavēja agrīnās aviācijas nozares attīstību. Brāļi nespēja virzīties uz priekšu vieni paši. Bija arī citi izgudrotāji un eksperti, kuri varētu viņiem palīdzēt un attīstīt šo ideju, taču Raita brāļi izvēlējās monopolizēt savu konstrukciju un uzsāka patentu karu. 1906. gadā viņi saņēma patentu savai lidojuma vadības metodei un pēc tam izveidoja Raita kompāniju. Kompānija mēģināja nodrošināt monopolu lidmašīnu ražošanā, taču šis mēģinājums cieta neveiksmi. Tā vietā viņi pielāgoja savu juridisko stratēģiju un sāka iesūdzēt tiesā jebkuru ārvalstu vai vietējo aviatoru un kompāniju, cenšoties iekasēt licences maksas. Tas ietvēra arī aviācijas pionieri Glenu Kertisu. 1910. gadā viņi uzvarēja tiesā pret Kertisu, un visos nākamajos juridiskajos procesos tas ietvēra 9 lietas, ko ierosināja Raitu brāļi, un 3, kas tika ierosinātas pret viņiem. Pat pēc Vilbura nāves un Orvila aiziešanas, pensijā patentu karš turpinājās, citiem ražotājiem uzsākot savas tiesvedības. Šis karš izraisīja nepārtrauktu krīzi aviācijas nozarē, kas noveda pie attīstības apstāšanās šajā nozarē Amerikas Savienotajās valstīs. Patentu karš tika atrisināts tikai 1917. gadā, kad Amerikas Savienoto Valstu valdība iejaucās un izveidoja patentu kopfondu, kas ļāva nozarei brīvi inovēt un dalīties ar savām tehnoloģijām par nelielu maksu. Liels paldies jums visiem par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Tāpat neaizmirstiet abonēt un uzspiest uz zvaniņu, lai būtu informēti par visiem mūsu nākotnes video. Mani sauc Tais Nāts un tiekamies nākamajā video.